Vietējā Jēkabpils presē nesen bija publicēts raksts par to, ka Pils ielas mikrorajonā uz ielas dzīvo kāds no dzīvokļa izlikts un bez pajumtes palicis vīrietis. Vidusdaugavas televīzija devās noskaidrot, kāpēc radusies šāda situācija. Jānis Poļakovs stāsta, ka oficiāli ir deklarēts pie tantes Zīlānos, bet tā kā laukos darbu dabūt esot grūti, viņš dzīvo pilsētā. Dzīvoju ar bijušo sievu. Es tur neesmu deklarēts. Es esmu deklarēts Zīlānos. Pie tantes. Vienkārši es dzīvoju, bet viņu tiesa izvies 2 gadus atpakaļ. Pils mikrorajona namu pārvaldē mums apstiprināja, ka tiešām Pils ielas 57. nama 5. dzīvokļa īrnieku parāds par komunālajiem pakalpojumiem bija vairāk nekā 1000 latu. Tādēļ ar tiesas spriedumu nemaksātāji no dzīvokļa izlikti. Līdz šīm iepriekš minētajām miteklī 45 gadus vecajam Jānim Poļakovam namu pārvaldes vadība ļāvusi dzīvot, taču pēc pilsētas domes rīkojuma saņemšanas par nepieciešamību tur veikt remontu, lai vēlāk šajā dzīvoklī izmitinātu vasarā ugunsgrēkā cietušo romu ģimeni, vīrieti paprasījuši līdz 1. septembrim dzīvokli atbrīvot. Tagad viņš nakšņo, kur pagadās. Reizēm pajumti dot arī bijusī sievas māte. Kā jūs pārtiekat, kur jums ir ēsti? Kas jums kāds varbūt palīdz? Palīdz un Vladimirs. Viņš man dod darbu, man maksā, man ir ēsti, cigaretes ir. Ko jūs strādājat? Visādus darbus. Padomjas laikos vīrietis esot strādājis kolhozā Medņos, tad atnācis dzīvot uz Jēkabpils pilsētu, devies peļņā celtniecības darbos Madonas rajonā, tad atkal atgriezies Jēkabpilī un iepazinies ar bijušo sievu. Pēc neveiksmīgas atdzīves skandāla nokļuvis cietumā. Viņa mani nepierakstīja pēc tam. Es biju, kas saka, apcietināts, mani izrakstīja no dzīvokļa ārā. Jānis Poļakovs cer, ka drīzumā viņam izdosies dabūt dzīvokli Zīlānos, jo viņš nesen pašvaldībai uzrakstījis iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam dzīvokli. Viņi deva man Kūkās sociālo dzīvokli. Es uz Kūkām nešu, to darba nav. Tur uz sveša rajonas es nebrauku uz tādu gabalu no pilsētas projām. Tad viņi teica, ka mani rindā. Es domāju, jau pie ziemas dzīvokli dabūšu.